Es pārstāvu Latvijas Universitātes. It's my first tournament out of my country. Mēs šeit esam vienkārši, lai spēlētu, gūtu labu pieredzi un emocijas. Mēs esam labi sagatavojušies. Jo, ja reiz mēs šeit esam, tad uzskat, ka šeit pulcējas labākie. Šodien esam tikušies, lai kopīgi sadarbotos, uzspēlētu futbolu, atrast kādu foršu draugu. Vienmēr, protams, gribētos uzvarēt, bet šādos universitāšu turnīros ir sava specifika. Protams, komanda diezgan savākta, nav tāda iespēlēta. Mums bija 2 treniņi šonadēļ. Paldies RFS Akademijai, sarunājām laukumu caur viņiem. Labi patrenējāmies, izrunājām visu. Mums katru nedēļu mūsu skolā notiek futbola practices un citādi dažādi sporti. Tāpēc es teiktu, ka mūsu komanda ir spēlējusi kopā un ir gatava. I think it's very important because it's a great opportunity to meet with other universities. Protams, viņš ir svarīgs. Tas ir mūsu sponsors, mūsu ģērbonis, par ko mēs spēlējam. Mēs visi esam studenti. Attiecīgi mums tās emocijas ir lielākas pret šo komandu un liela pateicība viņiem. Katrs turnīrs ir svarīgs, jo tas ir tāds starp universitātēm un vēl joprojām ir tā sajūta, ka tev kaut kas ir jāparāda. Bet kopumā noteikti nozīmē pārstāvēt savu universitāti, parādīt sev no labākās puses, parādīt, ka cilvēki universitātē ir universāli, spēj daudz ko sportot, dažādi sporta veidi. Mums tas noteikti dod iespēju parādīt, ka mēs esam sportiskākie, labākie, spēcīgākie Latvijā. Prieks bija prieks par komandu, prieks par džekiem. Savācāmies, nospēlējām, viss brīnišķīgi. Universitāte, tāpat kā līdzīgi kā ir futbols skolās, tā arī universitāte. Tas ir ļoti labs veids, kā tā teikt, nelikt, bet likt universitātēm sacensties savā starpā, ne gluži mācību ziņā, bet varbūt sportā. Tas ir arī labs veids, kā dažiem no malas cilvēkiem ieraudzīt varbūt jaunus talantus un, protams, iepazīt cilvēkus.